ir divi dzimumi - sieviete un vīrietis. Punkts. Aicinu atbalstīt. Savā laikā Satversmē tika noteikta norma, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Visiem bija skaidrs, ko nosaka Satversme. Bet izrādās laulība ir viens, ģimene kaut kas cits. Tagad ir jautājums arī tas, kādi dzimumi ir cilvēkiem. Mēs zinām, ka nesen bija arī olimpiskās spēles, un mēs zinām to, ka tur kāds vīrietis ir sajūties, ka ir sieviete, boksā un tā tālāk. Runa ir par to, ka Amerikas Savienotās valstīs jaunievēlētais prezidents Trumps skaidri pateica, ir divi dzimumi - vīrietis un sieviete. Punkts. Jā. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka tomēr vajag nodefinēt, kā cilvēki jūtās. Tā ir cita lieta, lai katrs jūtās kā grib. Bet runa ir sevišķi par jaunatni, par to, kas notiek ģērbtuvēs, kas notiek toaletēs, ja, kad ir zēnu toalets, meiteņu toalets, lai tas viss netiek ievests. Eiropā tas viss jau notiek, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tomēr arī, lai Satversmē pateiktu, ir divi dzimumi - vīrietis un sieviete, nevis tie 111 dzimumi. Un šajā gadījumā es aicinu Saeimas deputātus skaidri arī paust savu viedokli, lai nebūtu tā kā gluži ar Stambulas konvenciju, piemēram, zaļie zemnieki. Es aicinu tieši jūs tad arī šodien skaidri pateikt, vai ir divi dzimumi, vai nav. Sieviete un vīrietis. Punkts. Ļoti skaidrs priekšlikums, un izejot no tā, tās sajūtas, lai paliek. Cilvēks var justies kā grib, tur, ko viņš grib darīt, bet Satversmē ir jānosaka, lai nebūtu pārpratumi, lai pēc tam nebūtu tā, ka mēs virzamies uz priekšu, patiesībā mēs virzamies kaut kur citur. Jā. Jo viss jau sākās, ar nelielām kaut kādām korekcijām, ka laulība ir viens, ģimene cits. Tālāk šajā gadījumā tie visi 111 dzimumi, es teikšu tā, šajā jautājumā jābūt katram politiķam skaidrai pozīcijai, kādas vērtības mēs aizstāvam. Es gribētu piedāvāt atbalstīt arī viedokli, ko ir izteicis jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Trumps. Ir divi dzimumi - sieviete un vīrietis. Punkts. Aicinu atbalstīt.